Mēs pētam gan visu dzīvo, kas ir tajā ezerā, sākot gan ar zivīm un zivju barību, un mēs pētam arī pašu ūdeni, proti ūdeni ķīmisko sastāvu, un arī to, kas ir uz ezera dibena, tās dūņas, viņu ķīmisko sastāvu. Pētot attiecīgi tur tos dūņu nogulumus, mēs arī pētam ezera neseno vēsturi, kas bija pirms 1000 gadiem, kas bija pirms 3000 gadu. Piemēram, lūk, šis te aparāts, ar kura palīdzību mēs izmēram ļoti daudzus parametrus, kas ir ūdenī, pie kam mēs to darām jebkurā dziļumā. Šajā gadījumā Driģa ezera, tātad līdz pat dibenam, 65 metri. Tas ir mūsu dziļākais, tas ir mūsu dziļākais ezers. Jūs aparāti ir tik glauni, ka viņi bezmaz rupinājot katru zivi jums garām braucot var uztvert. Jā. Un kāds tam ir tas pievienotā vērtība saskaitīt viņas? Jā, te vienīgi ir tā, ka tas aparāts, teiksim tā, priekš viņa tā nav zivs, priekš viņa tas ir objekts. Un sākot no 1 centimetra garuma, viņš izmēra un saskaita visus objektus. Tā varētu būt arī ne zivs, kaut kas tāds, kas tur pelt ūdeni. Bebis arī, tas viss. To tālāk mums tā kā ir jāanalizē, Tur ir tās metodas, Tur īstenībā tā kā tajās dūņās ir jāpēta ļoti smalki, piemēram, putekšņi, augu putekšņi. Viņi tur viss saglabājās ezerā. Un jūs līdz tādām pilnīgi mikroskopiskām daļiņām varat katru to savu paraudziņu sašķērēt? Tieši tā, jā. Kā jūs zināt gadu skaitli? Varbūt tas bija pirms 1000, varbūt 10 000? Jā, labs jautājums priekš. Tam ir tā kā datēšanas metode, radioaktīvo oglekli. Jā, kā mēs un tas viss tiek saglabāts jūsu glaunajos Daugavpils universitātes datoros, un jūs nosacīti, vienu dienu atradīsiet arī, piemēram, Nesiju, vai kaut ko apmēram tā, Kas to lai zina, jā. Bet ir nopietni, ko jums tas tālāk dod zinātnē? Mēs to uzzinām, Nē, redziet, tad mēs varam skatīties kaut kādas lietas, teiksim, vēl kaut kāds paralēls, kas notiek apkārt ezeram un kas notiek ar pašu ezeru. Un tā mēs varam nonākt... Ilgtermiņā, varbūt jūs prognozējat 100 gadi no šodienas uz priekšu. Jā, tieši tā, Un tad jūs sākat palikt jau... Un ja mēs esam tik daudz jau zinoši, ka mēs varam kaut ko prognozēt, tad mēs acīm redzot varam arī kaut ko ieteikt ezera apsaimniekotājiem. Piemēram, ko vajag te ielaist kā papildus sugas, vai varbūt tieši nevajag? Vai tieši nevajag, jā. Eiropas Savienībā pieraksta, ka viņai ir ļoti augsti vides standarti, ka viņa ir patiesībā viszaļākā, visdraudzīgākā zaļajiem standartiem pasaules daļa. Jūs tiešām arī redzat, ka daba paliek tīrāka? Principā jā, kas attiecas uz ezeriem. Tad ļoti daudz ezeri, ļoti lēnām, diemžēl tas ir ļoti lēns process, bet ūdens kvalitāte uzlabojās pēdējo 10 gadu laikā. Es domāju, ka tas ir diemžēl laikam vai par laimi, redziet, kuram, tā lauksaimniecība pie mums, vismaz Latgales pusē, ir tā kā krietni aizgājis postā. Un tas iespaido, protams, ezeru, ezers paliek tīrāks.